Tā kā Ziemassvētki ir tāds pateicības laiks, tad noteikti gribētos pateikties paldies visiem, kuri šogad bija un atbalstīja mūs lielākajā sporta notikumā Pasaules rallija čempionāta posmā Latvijā. Un, vēl joprojām jūtams tādas diezgan patīkamas atskaņas. Un ceram, ka nākamais gads nesīs mums jaunas panākumus un jūs turpināsiet sekot līdzi. Šis gads bija man ļoti saspringts ar daudz dažādām lietām, tāpēc es esmu pateicīga tam, ka man vienkārši fiziski izdevās visam iziet cauri un visu izdarīt uz 100%, un arī, ka mentāli es sajūtu tik lielu atbalstu un mīlestību no mūsu faniem un cilvēkiem Latvijā. Es pateicīgs par cilvēkiem apkārt, kas palīdz mums sasniegt mērķus, lai izdodas sasniegt savus sapņus nākamajā gadā. 2024. gads man noteikti ir bijis izaicinājumiem pilns gan studijās, gan vieglatlētikā. Taču es esmu pateicīga ikvienam izaicinājumam un ikvienam cilvēkam, kas man ir palīdzējuši šos izaicinājumus pārvarēt. Šis ir bijis notikumiem bagāts gads, tāpēc vēlamies pateikties mūsu ģimenēm, draugiem, atbalstītājiem un visiem mīļajiem. Šajos svētkos novēlam, lai silda ne tikai brīnumsveicības, bet arī kopā būšana. Un ar piparkūku mīlestības pilnām kabatām soļosim kopā arī nākamajā gadā. 2024. gads ir visskaistākais gads, manuprāt, tāpēc, ka tas ir olimpiskais gads, un es esmu pateicīga, ka man bija iespēja startēt savās 3. olimpiskajās spēlēs. Un pateicīga par cilvēkiem, kas man ir apkārt, lai visiem gaiši un sirsnīgi svētki.